Labdien! Tātad jūs esat ieradusies uz mehāniskās limfdrenāžas procedūru. Ja? Tātad pirmais, kas jums jādara, jums ir jāģērbjas, un tad ir jāguļās uz muguras šajās limfdrenāžas piksēs. Procedūra jums ilgs 30 minūtes. Klienti ir ieradusies uz mehāniskās limfdrenāžas procedūru. Viņai ir pietaukušas kājas ap potīti, kā arī smaguma sajūta kājās pēc ilgstoša pārlidojuma. Es atlidoju vakar no Austrālijas, un bija tā, ka viss ceļojuma laiks man bija apmēram 50 stundas, un bija tā, ka gaisā es pavadīju pāri pa 30 stundām. Un šajā laikā es biju gulējusi labi pāris stundas. Un ierodoties mājās, es sapratu, ka man ir pietilkušas kājas potītes, bija tāda smaguma sajūta. Līdz ar to es izlēmu apmeklēt limfdrenāžas procedūru. Limfdrenāžas laikā ar mainīgu gaisa spiedienu tiek izmasētas visas kājas, sākot no pēdām, no perifērijas virzienā uz sirdi. Ja, šīs limfdrenāžas pikses ir savienotas ar limfdrenāžas aparātu, tiek producēts saspiests gaiss un pakāpeniski tātad piepildās šīs manžetes un vienmērīgi tiek spiediens sadalīts pa visām kājām. Tātad pusstunda ir pagājusi un procedūra ir beigusies, tiek izlaists gaiss. Pēc procedūras nomērīsim potītes apkārtmēru, lai redzētu, kā ir samazinājusies tulska pēc limfdrenāžas procedūras. Tātad mērot potīti ir stingri mērlente jāpievelk. Tātad varam redzēt, ka potītes apkārtmērs ir samazinājies par puscentimetru pēc vienas limfdrenāžas procedūras. Arī kreisās kājas potītes apkārtmērs ir samazinājies par puscentimetru.